Es esmu Andrejs Kalniņš. Kad guvu savu tēva īpašumu, zeme bija diezgan daudz, 17 hektāri kā nekā, un ārām zeme bija ļoti daudz. Nebija jau ne tehnikas, nekas tādas tajā laikā. Sākām domāt, ka ilgtermiņā tomēr vislabākais ir mežs stādīt. Un tā pamazām pa gabaliņam sākām apstādīt, tur, kur varēja izstādīt, ko daba devusi, izstādīt uz visām pusēm bērns, eglis un bērns pārsvarā, un arī melnākšņi man ir. Un tā pamazām mēs lēnām uz priekšu pa hektāram. Nu, es varbūt esmu pārāk punktuāls, bet man patīk, kad viss ir rindiņā, es viss esmu stādījis rindiņā. Sākumā nosprauž mietiņas, un tad, lai zinu, kurā vietā stādīt. Un arī tā rindiņas dod to, ka tu var mierīgi pa to mežu braukt ar tehniku un savākt, teiksim, retinot un savākt kokus. Ja izklaides, tad tur jālaverē. Tomēr ir ļoti no svara, kad rindās ir stādīt koki. Gan nogāšanas ziņā, un arī smukāk no vienas puses. Nu, mežs jau ir ilgtermiņa lieta, jūs pats saprotiet. Tas paliek gan bērniem, gan mazbērniem. Un mums jau pašiem arī tas. Es varu automašīnu iegādāties, piemēram, nodot cirsmu lielāku kaut kādu, vai ne? Tam ir liela nozīme. Un mums ir arī nepārtraukti malciņas. Malka nepārtraukti. Kaimiņi arī pieprasa reizēm, pārdodam viņiem malku. Un es nezinu, mežs tas ir ilgtermiņa un pastāvīgs. Tā nav banka, tur nevar bankrotēt nekas. Varbūt tas ir tāds goda jautājums, bet arī kaut kāda talgojums varbūt to, kad ir papūlējies. Nu, tas arī piespiež varbūt pacensties vairāk, lai viss būs sakopts vai tādā ziņā. Precīzi jau dikti liela tieksme jau nav uz to konkursu, bet beigās rodās tāda vēlēšanās parādīt savu darbu.